Šis ir pirmais Watersnake Stealth X modelīts, kurš ir atceļojis uz Baltijas valstīm. Un mēs esam tie, kas ar viņu nodarbosies un testēs tagad. Praksa rāda, ka 90% makšķernieku elektromotoru funkcijās izmanto tikai ankurošanās funkciju. Nu, tad mēs esam mazliet panākuši pretī ar modeli, kur ir pa labi pa kreisi taisni un ankurošanās podziņa arī ar atmiņu. Iespēja saglabāt pēdējo ankurošanās vietu. Tātad pirmā lieta, ko mēs redzam, šis korpus, ražotājs viņu ir uzlabojis. Watersnake tagad griežās ātrāk, un šeit ir lielāka jauda, kas mums palīdzēs vēlāk arī ar lielākas jaudas motoriem. Šobrīd ir 65 marciņas griezes moments, tas ir daudz. Gatavs strādāt ar LiFePO 4 akumulatoriem. Tātad ar litija akumulatoriem, kur strāvas padevu nepārsniedz 14,5 voltus, jo sprieguma kontrole ir iekšā. Vēl mums ir uzlabots vieglāks nolaišanas pacelšanas mehānisms. Šeit ir rullīši, pa kuriem tas motors ērti uzslīd virsū un ir viegli ielaižams. Stāvot blakus laivai, vienkārši bez spēka mēs varam gan ielaist. Stāvot augšā, tas būs vēl vieglāk. Un cik viņš viegli ieliekās vietā, ops, un ir. Augstuma regulēšanas mehānisms, kurš ir patiešām ļoti labs, ļoti izturīgs un regulējams. Ja jūs esat atradis kādu mīļāko pozīciju savam motoram un negribat vairāk viņu nekur kustināt, viss. Tas ir tā kā betonā iekalts. Lai jūs nemulsina tumsā krāsa motoram, viņu neuztrauc ne Baltijas jūra, ne arī kāds no okeāniem. Tas motors ir radīts visai pasaulei, nevis kādam ļoti specifiskam tirgum. Mums šeit ir arī pedālīts. Mēs paskatīsimies, kā šodien mēs šo pedālīti lietosim. Teorētiskā daļa ir, jāsaka, sausie treniņi beigušies. Pāriesim pie treniņiem uz ūdens. Braucam. Jāpamēģina kaut ko salauzt. Testējam Watersnake ar kājas pedālu un skatāmies, cik viņš mums ātri grozās. Un pasties, tas ir ar kārtu ātrāk nekā griezās Geospot modelis. Tas jaunais stūras mehānisms ir pilnīgi kluss. Mēs nedzirdam neko. Klusums un miers. Ja? Un tagad iespiežam dzenskrūvu un tas ir kā 65. Jā. Šis vēl nav brushless modelis. Tas būs mazliet vēlāk. Tātad kādas mums šeit ir, kādas mums ir funkcionalitātes uz kājas pedāļa. Tātad pagriezties pa kreisi, pagriezties pa labi, ātruma regulēšana un konstantā dzenskrūva, ja? Kur mēs varam pātrināt un samazināt. Un konstantu to izslēdzam, un tagad mums ir tā, ka ja mums brītiņā pieslēdzam dzenskrūvu, atslēdzam dzenskrūvu, pieslēdzam dzenskrūvu. Tā ir tā kā ātrā pults, ja mēs gribam, piemēram, babītē manevrēt ap ciņiem visādiem, tad mums pastāv versija, kad mēs varam rokās turēt spinningu un manevrējot ap puduriem turpināt spinningošanu. Mazliet piešaujoties, ja? To motoru, protams, jāskatās. Tā kā aktīviem spinningotājiem šī feature ir interesanta, un viņi strādā visiem Watersnake motoriem, kuriem ir šādas rozetītes. Mums ir ankurošanās funkcija šobrīd deg. Mēs tagad esam, zinām, tādā puslīdz normālos vējienos apstākļos, braucām pretējā virzienā, nospiedām ankurošanos. Un te mēs redzam, cik tālu no punkta mēs esam šobrīd. Rekutē. Grūti jau kamerā parādīt, jo tie cipariņi diezgan strauji, bet mēs esam, mēs esam 7 metri, un tagad mēs atgriezīsimies punktā tūlītās 6, 5, bez jebkādas ālēšanās, klusām, mierīgi motors pārvietojās un netrako. Ja? Tā kā uz maziem apgriezieniem, klusiņām forši. Un grozās ļoti lēnām un mierīgi. Viņš nepsiho, neārdās, nemētā laivu. Es tagad skatos pultī pēc tās atrašanās vietas. Viņš kā stāv apmēram 3 metrus no punkta, tā arī stāv 3 metrus. Pamazām samazina. Turpina iet pret vēju. Ja? Jau ir 0,8. Esam apstājušies noenkurotajā punktā 0,7, 0,8, 0,9, 0,8. Tur nekas nemainās. Viss.
Tā kā pie mieta piesiet. 0,4, 0,2. Tad viņš vēl faiņķūnējās, ja? 40 centimetri no punkta patreiz pie neprofesionālā GPS precizitātes, man liekas, tas ir izcili. Ko, pamēģināsim paģogot pa labi. Tagad pastīsimies, kā viņš izpilda jogging funkciju. Tad es tagad paprasīšu viņam pārvietoties kādu gabaliņu pa labi. 1, 2, 3, 4, 5 pa labi. Ejam. Pastīsimies, kā viņš to darīs. Vai viņš to darīs agresīvi vai mierīgi. Viņš to dara mierīgi. Viņš nelec pa gaisu. Mēs esam mierīgi kustoties, esam pārvietojušies no 6 metriem, ir palikuši 4, 3. Kā var labāk redzēt? Šādi 3,3, 3,2 rekutē. Un papildus viņš vēl rāda, kurā virzienā no punktu mēs esam novirzījušies, uz kuros grādos. Mēģinam izmainīt kursu pa labi. Paspēdām pogu. Mums tagad ir 189 grādi, saspiedām 190 grādi. Motors turpina braukt taisni uz 190 grādiem. Paspēdīsim vēl. 210 grādus izlaboja. Ejam atpakaļ pa kreisi, ieskriesim krastā. Pagriezām kārtīgi atpakaļ 37 grādi. Mauksim pretējā virzienā 4,2. Pasties, kā motoriņš strādā perfekti. Galvenais, vispār nevar dzirdēt, ka viņš grozās, ja? Redzi? Noķēra kursu, tūlīt iztaisnosies un sāks pletēt. Viss. Šis ir grezni. Un tagad mēs laižam šķērsām vējam diezgan ātri. Pamēģināsim strauji izmainīt kursu. Pastīsimies, vai, teiksim, strauji mainot kursu, mūs negaida kaut kādi negaidītie piedzīvojumi. Es tagad pamatīgi nospiežu podziņu pa labi. Un tagad laidīsim pa labi. Apsties, bez jebkādas ālēšanās, bez eksces grozīšanas, vienkārši, smuki. Ejam. Šis ir grezni. Un tagad sakam stāvi. Viņš apgriežās. Mēs esam pagūši aizšļūkt 3 metrus uz priekšu, un mēs jau ejam atpakaļ. Te var redzēt pultī 2,7, 2,5, 1 grāds, un viņš jau tuvojoties punktam, viņš jau paguva apmest riņķī, ja? Vēl nesasniedzot to punktu. Un jau sāk strādāt pretī. Apsties, mēs braucot lielā ātrumā, praktiski palikām uz vietas bez lielas dīdīšanās. Ne viņš mēģināja mūs no laivas izmest, ne viņš arī taisīja kaut kādus baigos mutuļus ūdenī. Forts motors.